Čau! Mani sauc Kristaps, es pārstāvu skaņagaisma.lv. Un šodien es vēlos pastāstīt dažas nianses, kā strādā un funkcionē gaismas. Šodien izstāstīšu par gaismu V-bar, kā uzstādīt statisko gaismu, sound mode un autorežīmu. Atrodam izvēlnē burtu kombināciju CL, izmantojot pogu mode. Te ir saglabātas 15 krāsas, kur ar pogām up un down var mainīt krāsu. Uzspiežot pogu setup, izlec lodziņš ar burtiem FS, kas nozīmē flash mode. Palielinot vērtību ar pogām up un down, gaisma sāks mirgot. Jo lielāka vērtība, jo ātrāk tā mirgos. Uz 0,0 būs statiska gaisma. Ja krāsas paletes nepietiek un vēlties savu individuālu statisku gaismu, ar pogu mode meklējam sadaļu, kur ir burts R. Šajā sadaļā var jaut krāsas, izmantojot sarkanu, zaļu, zilu un dzintara krāsu. Maksimālā krāsas intensitāte ir 255, piemēram, uzliekot 0 nebūs sarkanās krāsas, bet uzliekot 255 ar pogām up, down, sanāks maksimāli spilgta sarkanā gaisma. Piemēram, mēs pamēģināsim izveidot violetu krāsu, uzliekot sarkanai gaismai 116 vērtību. Uzspiežot setup, mēs pārējām uz G burtu, kas nozīmē green. Toties zaļu krāsu, kuru vērtību mēs uzliekam 66. Uzspiežam vēlreiz setup, parādās burts B, kas ir zilā krāsa. Uzliksim vērtību 200. Spiežam vēlreiz setup. Parādās A burts, kas ir dzintara krāsa. Šoreiz mēs viņu neizmantosim, jo vēlamies dabūt violetu krāsu. Uzliksim uz 0. Kā varam redzēt, mēs sajaucām sarkanu, zaļu un zilu krāsu savās vērtībās, un mums sanāca smuka violeta krāsa. Ja jūs vēlaties, lai gaisma mirgo, tad spiežam vēlreiz setup, parādās lodziņš ar burtiem FS, kas nozīmē flash mode. Palielinot vērtību, gaisma mirgo ātrākā tempā. Ja atrodas uz 0, gaisma ir statiska. Ja jūs vēlaties, lai gaisma mainītu savas krāsas mūzikas ritmā, tad atrodam ar pogu mode izvēlni ar burtiem SO, kas nozīmē sound mode. Ar pogām up down mēs mainām sagatavotus 16 atšķirīgus režīmus. Uzspiežot setup pogu, mēs pārējām uz izvēlni ar burtiem SJ, kas ir gaismas skaņas jūtība. Palielinot vērtību līdz 8, gaisma uztver skaņu plašākā diapazonā, bet mazinot šo vērtību, gaismas skaņas uztveršanas diapazons samazinās. Ja jums ir klusa mūzika, liekam šo vērtību lielāku. Ja ir skaļa mūzika, samazinām šo vērtību līdz patīkamam rezultātam. Ja jūs vēlaties izmantot gaismu automātiskā režīmā, spiežam mode pogu un meklējam AF burtus AJ vai AJF. Tie ir 3 atšķirīgi režīmi, kuri mainās ar setup pogas palīdzību.
Lai pamainītu ātrumu, spiežam setup pogu, kamēr neatradīsim burtus SP. Kas ir ātrums, mainot šo vērtību līdz 16? Tas ir pats ātrākais režīms un viens pats lēnākais. Ar to arī būs viss. Cerams, ka es būšu izglābis tavu pasākumu.